Izglītības iestādes akreditācija ir neatkarīgs un objektīvs kvalitātes novērtējums visās skolas darbības pamatjomās. To veic Izglītības kvalitātes valsts dienests, un tā ir skolas darbības kvalitātes ārējā vērtēšana. Akreditācija nepieciešama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir garants vecākiem par izglītības kvalitāti skolā, jo, beidzot ārējo novērtēšanu, profesionāla ekspertu komisija novērtē skolas sniegumu, pamanījusi skolas stiprās puses un ir ieteikusi kādus uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai skola pilnveidotu un uzlabotu savu darbību, un šie ieteikumi skolai ir jāīsteno ciešā sadarbībā ar skolas dibinātāju. Otrkārt, ļoti būtisks ir tiesiskais aspekts, jo tikai akreditēta skola drīkst organizēt valsts pārbaudes kārtošanu tiem skolēniem, kuri mācās 3. un 6. klasē vai 6. un 9. klasē, un tikai akreditētas izglītības programmas skolēni ir tiesīgi saņemt izglītības dokumentu par skolas beigšanu. Pamatizglītībā tā ir apliecība par pamatizglītību, savukārt vidējā izglītībā tas ir atestāts par vidējo izglītību. Akreditācijas laikā tiek novērtēts skolas darba tiesiskums, jeb atbilstība normatīvu aktu prasībām, skolas sniegtā izglītības kvalitāte un skolas direktora profesionālā darbība. Lai iegūtu informāciju, eksperti izmanto visdažādākās metodes, piemēram, intervēšanu, sarunas, anketēšanu, mācību stundu vērošanu un, izmantojot dažādus pieejamos datus, tiek veikts monitorings par izglītības kvalitāti visās skolās. Skolas izglītības kvalitāti vērtē akreditācijas ekspertu komisija, kuras sastāvā ir gan izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperti, gan skolu direktori, vietnieki, izglītības pārvalžu vadītāji vai izglītības speciālisti, gan arī dažādu neatkarīgu valsts organizāciju eksperti. Šie cilvēki ir augstas raudzes profesionāļi savā jomā, kuri šī darba veikšanai ir sagatavoti pēc vienotas programmas un strādā pēc valstī noteiktas vienotas izglītības kvalitātes vērtēšanas metodikas. Akreditācijā tiek vērtētas 4 jomas. Skolas darbība tiek izvērtēta atbilstoši šīm jomām un 12 kritērijiem. Tiek vērtēta joma atbilstība mērķiem un tās kritēriji kompetences un sasniegumi, izglītības turpināšana un nodarbinātība un vienlīdzība un iekļaušana. Otrā joma šajā tiek izvērtēta izglītības iestādes kvalitāte mācību ziņā, tātad kvalitatīvas mācības. Un šeit ir kritēriji mācīšana un mācīšanās, skolotāju profesionālā darbība un izglītības programmu īstenošana. Trešā joma ir iekļaujoša vide. Un šajā jomā tiek novērtēti kritēriji pieejamība, drošība un psiholoģiskā labklājība un infrastruktūra un resursi. Un 4. jomā laba pārvaldība tiek vērtēta izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība. Un šeit ir kritērija administratīvā efektivitāte, atbalsts un sadarbība un skolas vadības profesionalitāte, profesionālā darbība. Minētie kritēriji tiek vērtēti 5 kvalitātes vērtējuma līmeņos, no kuriem izcili tas nozīmē, ka skolā ir valsts vai starptautiska līmeņa inovācijas, kuras ir vērts pētīt, par kurām citām skolām ir vērts kaut ko jaunu aizgūt, mācīties, un tā ir skolas labā prakse, ar ko viņi var dalīties viens ar otru. Līmenis ļoti labi nozīmē, ka skola ir pārmaiņas ieviesusi, un tā ir skolas stiprā puse.
Savukārt, kvalitātes vērtējuma līmenis labi nozīmē to, ka iestāde pārmaiņas ir uzsākusi īstenot, un tā ir jāturpina darbs pie to veiksmīgu ieviešanas dzīvē. Savukārt līmenis jāpilnveido norāda uz to, ka iestādes darbība atbilst prasībām. Tātad skola ievēro normatīvu aktu prasības, bet tai ir virkne uzdevumu, ko tai īstenot, ieviest, lai skolas darbība būtu vēl kvalitatīvāka. Savukārt, ja akreditācijā ir iegūts vērtējums nepietiekami, tas nozīmē, ka šajā skolā izglītība ir zemā kvalitātē. Skolai ir jāveic ļoti daudz pasākumu, lai skola uzlabotu savu sniegumu, un šāda skola netiek akreditēta. Vecākiem ir ļoti liela loma skolas akreditācijas procesā. Laba skola ar vecākiem regulāri sadarbojas, komunicē, apmainās ar informāciju, sniedz viens otram atgriezenisko saiti. Akreditācijas laikā eksperti lūdz vecākiem sniegt savu redzējumu, viedokli un ieteikumus par dažādiem skolas darbības aspektiem, tā skaitā, piemēram, par mācīšanas kvalitāti, drošību un sadarbību. Vispirms jau es ieteiktu izrunāt visus šos jautājumus ar skolas vadību vai skolas dibinātāju, piemēram, pašvaldību. Nevis atlikt līdz tam brīdim, kad skolā notiek akreditācija. Bet, protams, ja jautājums netiek risināts un vecāki saskaras ar zemu izglītības kvalitāti konkrētajā skolā, tad ir jāvēršas izglītības kvalitātes valsts dienestā. Tad var iesaistīties uzraudzības departamenta kolēģi vai arī akreditācijas procesā. Tad ir iespēja pārunāt šos jautājumus ar akreditācijas ekspertu komisijas vadītāju. Un akreditācijas laikā šiem samilzušajiem jautājumiem tiks kaut kāda lielāka vērība pievērsta, tiks veikta analīze un, piemēram, vecāki var iegūt informāciju dažādi. No 22. gada mēs esam plānojuši, ka skolas saņems vēstuli, kuras pēc tam nosūtīs vecākiem vai kaut kādā ziņā dos vecākiem ziņu par to, kurā laikā tad ir akreditācija, kas ir ekspertu komisijas vadītājs, un vecākam būs iespēja uzrunāt ekspertu komisijas vadītāju, dodot ziņu, nosūtot informāciju vai kā citādāk sazinoties. Un, protams, arī vismaz reizi gadā izglītības iestādē būs anketēšana, kurā arī vecākiem būs iespēja sniegt savu redzējumu par skolas darbību un tās kvalitāti. Šajā mācību gadā akreditācijas ekspertu komisija raksta vēstuli vecākiem, kurā informē par akreditācijas rezultātiem, skolas stiprajām pusēm un turpmāko attīstību. Šāda vēstule pēc akreditācijas tiek nosūtīta skolas direktoram, un skolas direktors ar šo vēstuli iepazīstina vecākus. Vai nu izvēloties to publicēt, piemēram, skolas mājaslapā, vai arī nosūtot informāciju e-klasē, vai arī izvēlētos kādu citu saziņas formu. Protams, arī skola pati var vecākus iepazīstināt ar ekspertu komisijas ziņojumu. Un pēc akreditācijas kvalitātes dienests savā tīmekļvietnē ekspertu komisijas ziņojumu publisko, lai visas ieinteresētās puses ar to varētu iepazīties.